man ienāca prātā kāda doma, ar kuru vēlos arī ar jums padalīties. Šodien, ejot pa pilsētu, ir tāda interesanta lieta, ko redzēt pāri gājēji pārējie, kā cilvēki iet. Vai tu zini to sajūtu, ka tu ej gājēji pārējie pāri? Kā tu viņai ej pāri? Tip ātri pārskrien, vai tā ļoti steidzīgā solī, tu taču steidzies, tu nevienu netraucē, tu visi kārtībā, uz tiem neviens negaida. Kas tā ir pa sajūtu? Kāpēc tu nevari normāli pāriet pāri, gājēji pāriet? Tev taču nebrauc neviens virsū. Ja? Luksafors deg zaļš, viss kārtībā, viss sen ir apstājušies, nometuši mierā, tu droši vari iet pāri normālā gaitā. Kāpēc ir tas tip? Labi, pieņemsim Luksafors. Tagad iedomājies parastu gājēju pārēju. Tur, kur mašīnai speciāli dēļ tevis ir jāapstājās. Kas tā ir pa sajūtu? Ka tev jāpārskrien ir ātri, par cik tas cilvēks taču dēļ tevis ir apstājies. Un kāpēc tev tracina cilvēki, kas lēnu garu iet? Es nerunāju tādu speciālu lēnu garu. Ir, protams, jaunieši grib atkal savādāk savu, tā teikt, savus robežas rādīt un vilkt, un viņi ir augoši cilvēki, un tur viss ir kārtībā. Es runāju par normāliem cilvēkiem, pieaugušiem, kas iet smuki, normāli, lēnām pāri gājēji pārējai. Kā tas ir? Tas cilvēks ir vērtīgs, viņš zina savu vērtību. Viņam nav jāskrien speciāli dēļ tevis, ka tu esi apstājies. Tas ir tavs pienākums apstāties. Un viņa pienākums ir normāli pāriet gājēji pārējai pāri. Tur nav jābūt tip. Un tad es aizdomājos aizdomājos nākošais. Tu esi ciemos, frizētavā, salonā, skaistuma salonā. Tev piedāvā kafiju, tēju, ūdeni, ko vien vēlies. Kāda ir tava pirmā atbilde? Es atceros savu atbildi kādreiz. Man automātisks nebija. Automātisks, paldies, ne. Es pat neapdomāju, es neiedodu sev pat iespēju, es vēlos kafiju iedzert, nevēlos. Tik daudz reizes ir bijušas, es domāju, ārprāt, es no rīta nepaspēju to kafiju iedzert, būtu tik forši iedzert to kafiju. Kas tā pa sajūtu? Kam tu negribi nērts būt, kam tu nevari, kā lai pasaka, palikt par slogu? Kas tā ir par sajūtu, ka tu domā, tagad tu to cilvēku tik šausmīgi apgrūtinās, un viņš vairs tevi negribēs, vai ne? Arī ciemiņi, ja? Ciemos arī nevar tā uzvesties. Nevar tev piedāvāt kaut ko. Nē, tu labāk atsakies. Kāpēc? Tu aizej mājās, atver leduskapi rīkā traks, bet ciemiņos tu mazu maizīti pieklājības pēc tā. Kas tā par izlikšanos? Kas tas ir tāds, ko tu esi pieņēmis, ka tu nedrīksti uzcienāties, ka tu nedrīksti sev pateikt, jā, cilvēks taču tev nepiedāvā tikai tāpēc, lai tu pasaki nē. Ja cilvēks tev piedāvā, tad viņam šīs lietas ir un viņš labprāt to dara. Kāpēc ir automātiskais nē? Kāpēc ir sajūta, ka tu neesi gan vērtīga, lai pateiktu jā? Man ļoti patīk manu skolotāju piemērs. Es vienmēr ļoti ilgi smējos par apmēram no sērijas. Es aizgāju tur pie kaimiņa kaut ko paprasīt, parunāties, un kaimiņš tev piedāvā, varbūt grib padzerties ūdeni vai ko. Nē, es tepat no grāva varu padzerties. Apmēram, man neko nevajag, es tepat maliņā pastāvēju. Nē, man nē. Kas tas tāds ir? Kas tā pa sajūtu? Vai tiešām tu esi tik bezvērtīgs cilvēks, tik nevērtīgs, ja tu pret sevi tā izturies? Kāpēc ir šīs ekspektācijas, lai citi tevi vērtētu, lai citi tevi cienītu? Tu sevi rādi, ka tev jau neko nevajag. Tu esi tāds maziņš, tāds stūrītī tur stāv. Padomā par šo. Cik stipra ir tava vērtība, padomā par to. Vai tu arī saki automātiski nē visiem? Vai arī tad, kad tev piedāvā ūdeni,
ka, piemēram, ļoti gribās dzert cilvēkam, taču ūdeni ir pirmais, kas ļoti gribās, nu, teiksim, un arī tur tu, nevajag. Dēļ manis vispār neko nevajag. Tas, protams, tāds jociņš bija, ja, bet, nu, jūs sapratāt. Padomā par šo, kur tu esi pieņēmis vai pieņēmusi lēmumu, ka tu esi taču maziņš, melns un maziņš nevarīgs, tev neko nevajag, lūdzu, tikai dēļ manis neko vispār, ne. Tu kaut kur esi pieņēmusi vai pieņēmis šo lēmumu, ka ar tevi tā vajag, un ka tu neesi vērtīgs. To var mainīt. Nāc uz terapiju.